78 gadi, es zinu, ka jūs nevēlaties, lai šī būtu tikai izdzīvošanas svinēšana. Jūs vēlaties, lai tā būtu Izraēlas uzplaukuma svinēšana. Es domāju, kā jūs nododat šo vēstījumu cilvēkiem, ka tas ir vairāk nekā tikai uzvarēt karā vai izturēt nākamo kauju. Tas ir par valsts panākumiem daudzu gadu garumā. Mēs uzplaukstam, lai izdzīvotu. Šī nav 78. cionisma gada diena. Šī ir 3500 gadu. This is the 3,500 year. Cionisma gada diena. Tā ir kļūda, ko pieļauj tik daudzi mūsu pretinieki. It kā cionisms būtu kaut kas jauns. Cionisms sākās tad, kad sākās jūdaisms. We're celebrating every Yom HaTzavah. Ebreju tautas vēsture, kas sākās brīdī, kad Ābrahāms ieradās Izraēlas zemē līdz pat šai dienai. Teodora Herzela diženums bija tajā, ka viņš saprata, ir pienācis laiks notraukt putekļus no cionisma projekta un pārliecināt pasauli, ka ir pienācis laiks valstī. Šodien ir tādi, kas attālinās no šīs izpratnes. Un šovakar mēs viņiem atgādinām par Izraēlas valsts nozīmīgumu ne tikai ebreju tautai, bet arī visai civilizētajai pasaulē. Ātri pārbaudīšu vienu lietu. Labi. Runājot par Izraēlas un ASV attiecībām, un es zinu, ka šeit ir arī enerģētikas sekretārs, ir tik daudz sadarbības dažādos līmeņos. Es domāju, cilvēki šobrīd pievērš uzmanību militārajai jomai, bet sadarbība notiek visos līmeņos. Es domāju, kā jūs raksturotu pašreizējo ASV un Izraēlas attiecību stāvokli? Pirmkārt, mums šovakar šeit ir enerģētikas sekretārs, kurš ir ļoti nozīmīgs Trumpa prezidenta kabinetā. Patiesībā mēs šovakar sacentāmies ar Ķīnas prezidentu Šī, jo daudzi citi administrācijas pārstāvji vēlējās būt šeit, bet viņi ir kopā ar prezidentu Pekinā. Tātad sadarbības līmenis, es domāju, ir nepieredzēts. Tas sākās ar personīgo draudzību starp premjerministru Netanjahu un prezidentu Trumpu, kas ilgst jau vairāk nekā 40 gadus. Savstarpējā uzticēšanās un apbrīna, ko viņi izjūt viens pret otru. Bet tas ir vēl dziļāk. Es domāju, paskatieties, šodien notiek divi paralēli procesi. Viens no šiem procesiem ir antisemītisms, kādu mēs neesam redzējuši kopš pagājušā gadsimta 30. gadiem. Ir populāri podkāstu vadītāji, kuri katru dienu aizstāv vissliktākās antisemītisma formas, un cilvēki no tā cieš. No otras puses mēs redzam sadarbības līmeni, kāds iepriekš nekad nav bijis starp Amerikas Savienotajām valstīm un Izraēlu. Mūsu piloti lido kopā, spārns pie spārna, plecs pie pleca. Mūsu armijas kopīgi plāno operācijas. Mēs kopā cīnāmies pret ajatolas režīma ļaunumu. Mēs nosakām jaunu standartu rietumu civilizācijai, ka pret ļaunumu ir jācīnās, bet labais ir jāaizstāv un jāveicina. Un es domāju, ka attiecības, kuras esam izveidojuši pēdējā gada laikā, šo attiecību dziļums aizvedīs mūs nākamajā desmitgadē ar daudz dziļākām, plašākām un stiprākām attiecībām starp mūsu abām valstīm. Šonedēļ mēs noslēgsim Izraēlas-Libānas sarunas. Jūs vadīsiet Izraēlas pusi šajā jautājumā un tās virzībā uz priekšu. Mūsu izpratnē sarunas tagad ir pārgājušas no parametru noteikšanas uz pārrunu līmeni. Vai tas ir precīzi? Gandrīz precīzi. Es pēc pāris stundām došos prom, nedaudz pagulēšu un no rīta agri celšos, lai dotos uz valsts departamentu vadīt sarunas. Mums ir komanda, kas ieradusies no Izraēlas aizsardzības spēkiem, ārlietu ministrijas un Nacionālās drošības aģentūras. Un, protams, libānieši ir atsūtījuši savu delegāciju. Viņiem priekšsēdētājs ir valsts departamenta padomnieks Maiks Nīhams. Mēs esam panākuši zinām progresu salīdzinājumā ar sākotnējām sanāksmēm. Tagad mēs cerams pāriesim pie tā, lai izveidotu divu komandu struktūru. Viena komanda nodarbosies ar miera panākšanu. Miera līgums, pilnīgs miers, it kā Hezbollah neeksistētu, un drošības virziens, it kā miera sarunas neeksistētu. Mums ir jārisina drošības jautājumi. Mums ir jātiek galā ar Hezbollah militāro spārnu. Šī ir pirmā reize, kad sarunas nav vērsts uz to, kad Izraēlas aizsardzības spēki izvedīs spēkus. Kad Izraēlas aizsardzības spēki pārtrauks savas militārās operācijas Libānā. Šodien visi saprot, ka mūsu klātbūtne Libānā ir tāpēc, ka tur atrodas Hezbollah, un Hezbollah ir bruņota līdz zobiem, un Hezbollah ir ieinteresēta raidīt raķetes uz mūsu pilsētām, ciemiem un apdzīvotām vietām. Mēs vairs nepieļausim, ka tas notiek. Tātad galvenā uzmanība tagad ir vērsta uz to, lai pirmkārt panāktu miera līgumu tā, it kā Hezbollah nebūtu, un otrkārt cīnītos pret Hezbollah tā, it kā nebūtu miera līguma. Un es domāju, ka mēs sasniegsim abus mērķus. Tā ir mūsu nostāja.
Tāds ir premjerministra norādījums, ko man jāizpilda, un pie tā mēs arī strādājam. Ziniet, tas ir interesanti. Nikolais Mladenovs šodien agrāk teica, neizskatās, ka Hamas būtu gatava nolikt ieročus, bet process virzīsies uz priekšu, cik vien tas būs iespējams. Pat saprotot, ka iespējams šī koalīcija nevarēs panākt, lai Hamas noliek ieročus. Izskatās, ka jūs piedāvājat līdzīgu scenāriju. Pat, ja Libānas valdība nevarēs panākt, lai Hizbollah noliek ieročus, jūs neļausiet tam apturēt procesu un centīsieties virzīties uz priekšu jebkurā gadījumā. Ir svarīgi saprast, ka mēs neļausim procesam apstāties, taču mēs nevarēsim īstenot parakstīto mieru, ja netiks izpildīts otrais virziens – Hezbollah struktūras izjaukšana. Mēs vairs nevaram pieļaut situāciju, kurā ik pēc pāris gadiem viņi paši izlem, kad raidīt raķetes. Mums atkal jāiet Libānā, mēs zaudējam karavīrus, Dievs pasargā un nonākam pilnīgi neizturamā situācijā. Mums nav tūlītēji plāna izvest spēkus, un mums nav nodomu attiecībā uz Libānas teritoriju, bet mums ir nodomi attiecībā uz mūsu drošību. Mēs rīkosimies mūsu pilsoņu drošības labā. Punkts. Un tas ir kaut kas, kas Libānas valdībai vienkārši ir jāsaprot. Pēdējais jautājums. Vai jums šķiet, ka otrā pusē ir īsts miera partneris? Gan Izrēlē, gan Libānai ir kopīgas intereses atbrīvoties no Hezbollah. Bet vai raugoties tālāk nākotnē, jums šķiet, ka tur ir partneris mieram? Ja es tā domāju, es uzskatu, ka lielākā daļa Libānas iedzīvotāju, un mēs to redzam pat starp šītiem Libānā, kā rāda aptaujas, padziļināts aptaujas Libānas iedzīvotāju vidū to apliecina. Šīti, kuri agrāk atbalstīja miera līgumu ar Izraēlu, tikai 5 vai 10% pret Hezbollah. Tas ir ļoti nozīmīgi. Tāpēc mums jāpanāk, lai tas īstenotos. Pie tā mēs strādājam. Mums priekšā ir daudz darba. Tas nebūs viegls process, jo 30-40 gadus viss ir darīts citādi, pa dažādiem ceļiem. Arī libānieši ir ļoti piesardzīgi virzīties uz priekšu, lai gan viņi vēlas, lai Hezbollah aiziet tikpat ļoti kā mēs. Bet viņiem ir sava iekšpolitika. Tā nav gluži pati funkcionālākā valsts. Un mums jābūt pacietīgiem, bet vienlaikus arī stingriem. Mēs nenolaidīsim modrību. Mēs neatteiksimies ne no kā, kas ir būtisks mūsu drošībai. Tam jābūt pilnīgi skaidram. Bet es tiešām domāju, ka kopīgā interese par šīs valsts atbrīvošanu no Hezbollah galu galā ņems virsroku un izrādīsies pamatot.